Jā, tu daudz runā par prāta pārvaldīšanu brīžos, kad ir stress, bet es tajos brīžos jūtos kā sastindzis un nespēju nemaz padomāt un nespēju rīkoties, kā no šī tikt laukā. Jā, šitas ir par to, ka stresa brīdī mums apstājās prefrontālais korteks, tā ir tā loģiskā domāšana. Tāpēc es vienmēr saku, tu nekad nevari izdomāt sevi laukā no stresa, tev ir jāizķermeņo sevi laukā no stresa. Tas nozīmē, tev jāiedarbina ir ķermenis. Ja, lai ķermenis tiek galā ar to elektrisko un elektromagnētisko haosu, ko rada stress. Un tad, kad mēs, piemēram, kaut vai 10 sekundes pakratāmies tajā brīdī, papurinam rokas, papurinam kājas, paceļam rokas augšā, paceļam rokas lejā un uztaisam 10 plašas elpas. Svarīgi tajā brīdī ir elpot vēderā, elpot zemu, nevis šeit augšā, jo tas stresinās. Un tādā veidā mēs lēnām atgriezīsim kontroli prefrontālajam korteksam, kas atbild par loģisko domāšanu, un mēs spēsim atkal padomāt. Tāpēc necenties izdomāt sev ārā no stresa, izķermeņo laukā sevi no stresa, tā kā izjūti sevi caur ķermeni, dabū ķermeni atpakaļ un tādā veidā tieks laukā no stresa.